Cik asus? Kā sopens? Ļoti! Cik spožus? Kā saule! Bet man tomēr vajag, lai tās aitiņas nāk mājās, tāpēc es saucu jūs pie sevis, bet jums ir jāuzmērās no tā vilka. Un tas, ko vilks noķers, arī kļūst par vilku. Aitiņas mājās! Tikai pa vienam! Tas nav godīgi! Nu tagad jau zinām visu, kā sakam, kā aitiņām parasti valstī ir ko. Tas vecas sievietes nav klausās. Vilks krūmos! Es nedzirdu nekādu vilku! Vilks krūmos! Ko viņš tur dara? Zobus asina! Kasus! Kā zobens! Kā saule! Aitiņas mājās! Kur man vilkuņi palika? Nu, visas aitiņas sanāk atkal Aitiņas mājās! Kāpēc? Vilks krūmos! Kur krūmos? Kur? Zobus asina! Kā saule! Un aci arī ir? Jā! Jūs nācat mājās? Я тебе ничего не говорю, остальные сейчас Turpāk jau mēs varam visi arī dziedāt līdz, ne tikai deju